Sveicināti šīs dienas podkāstā. Šīs dienas tēma visai piņķerīga un zinātniski. Mēs mēģināsim piņķerēt vaļā, kas tur un kā tur. Un tāpēc mums ir šīs dienas 4 speciālisti savās jomās. Tātad sāksim ar projektu vadītāju. Ja? Projektu vadītājs ir mums Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra eksperts Jānis Šīre, Life Good Water projekta vadītājs. Jā, labdien! Tad Edgars Griķīts, Valsts SIA Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi meliorācijas departamenta vecākais projektu vadītājs. Jā, labdien! Labdien! Ejam tālāk. Ainis Laksdiņš, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģijas universitātes meža un ūdens resursu zinātniskās laboratorijas vadītājs, vadošais pētnieks. Labdien! Un Iveta Grudovska, biedrības Zemnieku saima, lauksaimniecības eksperte. Labdien! Jā, un es, Sandris Jūra, mēģināšu moderēt šo šīs dienas sarunu. Un, Jāni, stāsti lūdzu šī te projekta būtība, kāds ir projekta uzdevums un cik sen jau viņš ir sācies? Jā, tad būtība ir sekojoša, ka atbilstoši Latvijas ūdens apsaimniekošanas likumam un arī, kurā ir pārņemts arī Eiropas ūdens struktūra direktīvas prasības, Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs veids tādā plānošanas dokumentu izstrādi, ko sauc par upju baseina apsaimniekošanas plāniem. Tātad centrs veic ūdeņu stāvokļa novērtējumu, tas ir monitoringu, analizējot ļoti daudzus un dažādus parametrus, gan ķīmiju, gan bioloģiju, gan vispārējo, un beig galā novērtē, kādā stāvoklī ir Latvijas upes un ezeri. Tas galvenais fokus šeit ir uz iekšzemes ūdeņiem. Tas ir kopumā pa visu Latviju? Pa visu Latviju, jā. Un, protams, tur ir nianses, ja mums ir Latvijā 12,5 tūkstoši upes pēc tādām ģeogrāfiskām uzskaitēm, tad mēs to novērtējam, veicam tādās lielākās vienībās, ko sauc par ūdens objektiem, kas Latvijā ir kopsumā gandrīz 800 un tam līdzīgi. Bet tā galvenā ziņa ir kopumā tāda, ka Latvijā šis te saskaņā ar tā vērtējiem datiem ūdens kvalitāte ir sliktāka kā vidēji Eiropā. Un ja vidēji Eiropā ir apmēram 39–40% labā un augstā ekoloģiskā kvalitātē, kas ir mērķis sasniegšanai, tad Latvijā apmēram 35%. Tad vairāk nekā 50–55% ir vidējā ekoloģiskā stāvoklī. Tas ir tā kā to mērķi vēl nesasniedz, bet tur ir, darot kaut kādas lietas, mēs varam to uzlabot. Un tad ir kādi 10–15%, kas ir sliktā un ļoti sliktā ekoloģiskā stāvoklī, kur ir tie iemesli ir dažādi, vai tur ir ļoti daudz piesārņojumu, vai tur ir viņi pārveidoti un tam līdzīgi, ja tur ir kaut kādas tādas izteiktas problēmas. Un tur, attiecīgi, to mērķi, to labo kvalitāti nesasniegt. Šeit gan ir uzreiz jāpiemina, ka tas mērķis, tā labā kvalitāte ir vairāk tā kā pēc dabas, vai pēc no ekosistēmas viedokļa. Ja? Tātad, ka šeit skatās vairāk uz tiem, gan paša ūdens kvalitāti, gan arī to, kas tajā dzīvo, cik labi apstākļi ir un vai tur dzīvo tas, kas labos apstākļos vai ideālos apstākļos tur varētu dzīvot. Ja? Un tad tas savā ziņā ir tas, ka jo sliktākā kvalitātē mēs esam, jo vairāk pārveidot vai ietekmēta, lielākoties cilvēku ietekmēta ir šī te ūdenstilpa vai ūdens objekts. Tie galvenie iemesli, kāpēc mēs esam tur, kur mēs esam, ir daudz un dažādi. Tas var būt tā saucamais punktveida piesārņojums, kas nāk, piemēram, no nepilnīgi darbojošām attīrīšanas iekārtām vai kaut kādām noplūdēm no uzņēmumiem vai tam līdzīgi, kas ir kontrolēts vai nekontrolēts. Tostarp arī, piemēram, individuālā kanalizācija. Tad tā ir tāda apzināta piesārņošana. Jā un nē. Protams, ka praktiski tā. Ja mums ir daudz sauso tolešu un tās visas koncentrējas, piemēram, apdzīvotās vietās, kur cilvēki dzīvo daudz, tad tur neizbēgam būs piesārņot arī gruntsūdeņi, jo tas ūdens arī tas veidojas infiltrācijā, viņš nonāk tais gruntsūdeņos. Ja? Bet ir arī daudz, kur liels uzņēmums noteikti ūdeņa attīrīšanas iekārtas, kas novada attīrīto ūdeni
mazā saņemošā upītē, tur arī noteikti būs kaut kādas sekas, tāpēc, ka nevienmēr to ūdeni ideāli attīri. Ja? Bet tā dinamika viņa ir lejupējoša vēl joprojām? Vai tomēr... Nē, šajā gadījumā, ja mēs runājam par punktveidu, tad tur, protams, ir atsevišķas jomas, kur ir problēma, ja? bet tā dinamika tomēr ir tendence uzlaboties, jo, protams, ka valsts iegulda īpaši lielo to notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzlabošanā un tam līdzīgi. Tad ir otra problēmu grupa, ir tā saucamais izkliedētais piesārņojums. Tas ir piesārņojums, kas nonāk ūdeņos, tad gan meliorācijas sistēmā, gan arī saņemošajās upēs un ezeros, faktiski vairāk ir saistīts ar zemes lietojumu veidu. Ja? Lauksaimniecība. Piemēram, lauksaimniecības zemes ir meliorētas. Skaidrs jau, ka lauksaimnieki neber speciāli tur minerālu mēslus grāvjos, ja, lai tik padarītu sliktāku ūdeņu, bet vienkārši tie ir varības jau zudumi, kas rodas caur, piemēram, drenāžas sistēmu. Ja, tur izskalojas no augsnes, augi tos neuzņem, noteiktās sezonās neuzņem, ja, ka tur ir bijis kaut kāds pārpalikums un tam līdzīgi. Tad nonākot upēs ezeros, tur rodas tas pats, kas uz lauka, ja, tā kā jūs viņu mēslojat, tad tur augi, viss process notiek, un tad upēs tieši tas pats veidojās upēm nevēlami, ja, tur aļģes, zilaļģes, arī makrofīta, tad, ja augstāki ūdens auga, aizauga, ja, un faktiski tad atkal veidojās tikai noteikti sugas, kas var pielāgoties, un kopējā kvalitāte faktiski pasliktinās. Tad trešais atkal ir saistīts vairāk ar tādām dažādām cita veida ietekmēm, kas ir saistītas ar gultnes pārveidojumiem. Te mēs runājam par to pašu upju taisnošanu. Ļoti daudzas mazās upes meliorācijas procesa gaitā ir iztaisnotas ar mērķi to ūdeni ātrāk aizvadīt, bet jo ātrāk to ūdeni aizvada, jo mazāk viņš pašattīrās. Ja? Un tad līdz ar to tas balanss savā ziņā starp tiem procesiem ir mazliet traucēts. Bet arī pie hidromorfoloģiskiem pārveidojumiem ieskaita arī, piemēram, upju aizdambējums, tīšus vai netīšus, ja, kas ir, piemēram, mazie hesi, bet arī dzirnava aizsprosti no seniem laikiem, arī nepareizi izbūvētas caurtakas, arī cilvēki veidot akmeņu krāvu, bebru aizsprosti, tas viss, kas traucē brīvu ūdens plūdumu. Daudzos gadījumos tas nopludina tādu salīdzinoši vērtīgu Latvijas ūdeņiem biotopu kā ūdeņu straujtecis, ja, jo tur ir zūd tas strauvas ātrums, zūda pagātināšanās ar skābekli, un šīs straujtecis ir ļoti svarīgs arī daudzām, piemēram, lašveidīgajām zivīm, ja, kas tur nārsto, kuras tur kalpo kā bērndārs, ja, vasarā uzturās zivi mazuļi un tam līdzīgi. Un tas pēc būtības atkal tur nav tādi apstākļi, kādi varētu būt, un tur nedzīvo tas, kas varētu dzīvot, ja, un līdz ar to atkal tā bioloģiskā daudzveidība ir mazāka, un tad līdz ar to mēs varam runāt par problēmām. Un līdz ar to, kāpēc projekts, ja, un kāpēc līdz tam esam nonākuši, tad 2018. Gadā mēs sapratām, ka Latvija uz to mērķi uzlabot ūdeņu kvalitāti un sasniegt labu ūdens kvalitāti visos ūdeņos līdz 27. gada beigām virzās pārāk lēni. Lai gan uzreiz jau var pateikt, ka arī līdz 27. gada beigām neviena Eiropas valsts to mērķi nesasniegs, ja, bet mēs jebkurā gadījumā atpaliekam. Ja mēs esam jau zem tā Eiropas vidējā, ja, un mums turklāt ir tie 50%, kas ir vidējā stāvoklī, tas nozīmē, ka tur nav nemaz tik grandiozi tie ieguldījumi. Jāveic, vienkārši jāsaprot, ko un kur darīt. Un tāpēc mēs arī iestādi, ja, kas ir atbildīgi par šo ūdeņu pārvaldību, mēs arī saaicinājām visai plašu kolēģu loku. Tātad šobrīd projektā ir 19 partneri, kurā ir gan ministrijas, šobrīd tātad klimata un enerģētikas ministrija, zemkopības ministrija, ir valsts pārvaldes iestādes, tātad LVģMC, ZMNI, ir Latvijas valsts meži, ir vesela rinda ar zinātniskajām institūcijām un universitātēm, LBTU, ir Latvijas universitāte, ir institūts BIOR, ir meža institūts Silava un tam līdzīgi. 2 pašvaldības un vesela rinda ar nevalstiskām organizācijām. Un faktiski, kā mēs mīlam teikt, kad visi tie nozīmīgie spēlētāji, kas ir kaut kādā mērā saistīti ar ūdens kvalitāti, šobrīd sēž pie viena galda un mēģina
atrast potenciāli labākos risinājumus, ko īstenot Latvijas ūdeņos, lai ilgtermiņā uzlabotu kvalitāti. Tad tā ideja ir tāda, ka mums ir 9 demonstrācijas objekti, 6 upes un 3 ezeri, kuros mēs īstenojam dažādas labās prakses piemērus, pārbaudam, kas strādā, kas nestrādā Latvijas apstākļos, un tālāk tad ir tas mērķis, ka tos mēs rekomendējam iekļaušanā tā saucamajās pasākumu programmās, tātad praktiskajās lietās, ko atbalsta gan valsts, gan caur dažādiem projektiem, gan dažādu finansējumu piesaistēm tam līdzīgi, lai uzlabotu šo te ūdeņu kvalitāti. Un, protams, katrai nozarei tur ir savas tās rīcības, ko darīt, bet šodien runa par lauksaimniecību, tad te kolēģi noteikti arī pastāstīs par daudziem labās prakses piemēriem, ko var īstenot arī lauksaimniecībā. Un tā ideja, tiešām, ka mēs to būsim notestējuši, mēs pateiksim, ka tas darbojās, un tad mums vajadzēs vairāk, protams, strādāt uz multiplikāciju, tātad uz skaitu palielināšanu, lai sasniegtu to mērķi. Tātad lauksaimniecībā viens no tādiem būtiskiem pasākumiem ir meliorācija. Ja? Un varbūt tā vienkāršos vārdos Edgars varbūt var pateikt, kas ir tā meliorācija, kas tāds vispār kas ir pa pasākumu ir, kāds ir uzdevums meliorācijai, kā tas notiek. Tādam vienkāršam cilvēkam, lai saprastu, kas tas tāds ir. Mēs dzīvojam tādos klimatiskos apstākļos, kur nokrišņi ir vairāk nekā iztveikošana, tāpēc liekais ūdens katru gadu sezonu būtībā ir jāizveda prom, un tie ir kaut kā 350-400 mm, kurš ir lieks, kurš ir jāizved prom, kas traucē lauksaimniecībai. Tātad te ir vairāk tādi momenti, tātad meliorācijas rezultātā iegūst to, kā tehnika var pārvietoties par šīm mitrajām zemēm. Veģetācijas periodu mēs pagarinām gan pavasarī, gan rudenī. Tad tā meliorācija nav nekas jauns, jo māla cauri drenāžu Latvijā jau pirmās tika ierīkotas pirms vairāk nekā 150 gadiem Pūņu muižā, tātad ļoti sen. Un līdz ar to mums ir nepieciešama zemju nosusināšana. Mēs paši zemnieki nodarbojās ar valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšanu, eksploatāciju, būvniecību, pārbūvi un atjaunošanu. Tātad mūsu rīcība ir apmēram 14 000 km valsts nozīmes ūdens notiek. Mums ir polderu sūkņu stacijas apmēram 50, maz 40. Ir hidrometrijas postiņi, un mēs skatāmies arī, kā notiek tās klimata izmaiņas, kas notiek ar nokrišņiem. Un tas viss liecina, ka Latvijas apstākļos meliorācija ir nepieciešama. Bet tas nozīmē to, ka paņemsim vienkārši vienu lauku, tur, pieņemsim 10 hektāru. Tas nozīmē, ka tas lauks tiek izrakts tādas vagas, un tur salikts caurulītes zemē, apkārt grāvu sistēma. Tā tas izskatās? Principā, ja mēs tā vienkāršot. Tā vienkāršot tā izskatās, bet lai ierīkot drenāžu ir jāveic milzīgi inženieru izpēti, ir jāveic ģeoloģiskā izpētes, hidroģeoloģiskā izpēte, kultūra tehniskā izpēte, tādi jānoskatot, cik tur daudz akmeņainības iekšā, kāds ir tas grunts filtrācijas apjoms, un tad ar šiem rezultātiem var ierīkot to drenāžu. Ir jau Latvijā tādas teritorijas, kur drenāža nav vajadzīga, dabīgas tausas teritorijas, tādas šādās teritorijās jau neviens neizmanto. Tāpat tās arī tā drenāža, ja ir tāds smagas mālainas grunts, tad jāliek ļoti intensīvi, pat 10-12 metriem, lai varētu laicīgi smilšainākās gruntīs, viņas daudz retāk ir jāizvieto šīs sistēmas. Bet mēs jau esam pārņēmuši no padomju laikiem šo te pieredzi. Faktiski visi lauki, lauksaimniecība, visi ir meliorēti jau tajā laikā. Tā šodien tas ir atšķirība tajos procesos. Tātad beidzamā drenāža, jaunā būvniecība intensīvi notika pagājušā gadsimta 80. gadu sākumā vidū. Tātad visa drenāža, tajos gados drenāža vienā sezonā tika iebūvēta kaut kur 40 000 hektāru platībā. Tātad milzīgas teritorijas, un tas bija katru gadu. Ja tā precīzi pasaka, 1966. gadā bija Padomju Savienībā kongress, kurā pieņēma lēmumu par meliorācijas attīstību, un tad arī izvērtās tā milzīga melioratīvā būvniecība. Un Latvijā tika nomeliorētas milzīgas teritorijas. Tātad tika, Latvijā zemes bija meliorētas, viņas bija ar vaļējiem grāviem meliorētas, jo Latvijas laikā vecajā pirmajā bija meliorācijas sabiedrības, un viņas ar grāviem ierīkoja tādu drenāžu. Bet, lai varētu darboties lielajautas tehnika intensīvi, lai būtu konfigurācija, veidoja milzīgas lauku teritorijas, pa kurām varētu pārvietoties lielajautas tehnika, un ar milzīgu darba ražīgu viņas varētu darboties. Bet tās sistēmas nav jau sen aizsērējušas un nepilda savu funkciju? Te jāsaka tā.
ja tā māla drenāža bija kvalitatīvi iebūvēta pareizi, ja, tad būtībā Padomju Savienībā viņai kalpošanas laika bija 50 gadi. Tātad, un viņas arī visas būtībā darbojas. Bet, ja netiek pareizi eksploatēts, teiksim, tur ūdens notekās, ieviešās bebri, ūdens uzstādinājumi, tā grunts piesācinās un tā grunts paliek nenoturīga, smagā tehnika braucot saspiež vienkārši to drenāžu un viņa nedarbojas. Tātad, šī gadījumā tās nozīmīgākās ūdens noteikts, valsts nozīmes ūdens noteikts, viņām jābūt ir uzturētam regulāri, lai visu laiku viņas atvadītu to ūdeni nost un palielinātu grunts nespēju. Ivet, kāds ir novērojums zemnieki, jo šogad braukāju, šis gads bija īpaši slapšs, lietains, Latgale, Vidzeme, visi pielijusi. Vai tas nozīmē to, ka netiek zemnieki sūdzās nemitīgi par to, ka lauki aizlieti, neiet tas ūdens projām? Tur ir vairāk apstākļi. Pirmkārt, lauksaimnieki ir dažādi izglītoti. Un ir lauksaimnieki, kur ļoti labi saprot meliorācijas nozīmi un kur tās meliorācijas sistēmas jau kopš ir saņēmuši zemīpašumu. Diemžēl ir arī lauksaimnieki, kuri īsti neizprot, kas ir meliorācijas sistēmas, un tad, acīm redzot, viņi kaut ko nav izdarījuši atbilstoši uzturēšanas kārtībai. Tad tie, kas tos mājas darbus savos laukos nav izdarījuši, šogad pamatīgi cieta no lokālām peļķēm. Bet šis gads bija ļoti specifisks, jo tas parādīja sistēmu kopumā. Un lai cik mēs uzturētu savu lauku, tas, ko jūs teicāt, konkrētais lauks ar konkrēto drenu, tajā brīdī, kad drenu kolektors, tātad savāktais ūdens no lauka ietektē kopējā vai grāvī vai upītē, un tur nedaudz tālāk ir bebrs vai uzsērējums vai tam līdzīgi, tad slapši ir pilnīgi viss. Tā kā lauksaimnieki ir ļoti, ļoti cieši saistīti ar kopējo sistēmu un jāstrādā kopā gan lauksaimniekam viņu laukā, gan valstī kā uzturētājiem pie kopējām sistēmām. Bet šodien Latvijas laikā, pēdējo 10-15 gadu laikā meliorācija, ir kaut kas darīts meliorācijas jomā uz laukiem? Jā, ir, laiks ātri skrien, tas, kad laikam bija iepriekšējā plānošanas periodā, ka, naudas summu varēja saņemt arī lauksaimnieki konkrētu savu lauku meliorācijas sistēmu sakārtošanai, un ļoti daudz, kas tika arī izdarīts, bet lielāko daļu tomēr no finansēm, no publiskā finansēm, kas nāk gan no valsts, gan no Eiropas, mēs izmantojam šo kopējo lielo tīklu uzturēšanai, tas, ko dara zemnī. Bet tad jautājums ir tāds, vai šīs meliorācijas sistēmas kalpo arī kā ceļš, kādā veidā piesārņojums nonāk upēs, ezeros? Kā tur īsti ir, ko zinātnieki saka? Vai arī tie ir šie sliktie, sauksim viņus par sliktajiem, neapzinīgajiem cilvēkiem, kuri faktiski savus notekūdeņus tā vai citādi, bet kaut kur iepludina upēs? Vai arī kādas rūpnīcas? Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte jau kopš 1995. gada īsteno Latvijā lauksaimniecības noteču monitoringu. Un tas nozīmē, ka mēs regulāri, sistemātiski ievācam ūdeņu paraugus lauksaimniecības zemēs. Tas ir gan gruntsūdeņi, gan tas, ko drenu sistēmas novada, tā tie drenu kolektori. Tad ir novadgrāvi, kas ir nākamais hidrogrāfiskā tīkla posms. Ja, un tad pēc tam vēl mēs ievācam ūdeņu paraugus arī mazajās un vidējās upēs. Respektīvi, mums ir tā bilde skaidra no lauka līdz upei. No 95. gada? Jā. Tad var teikt jau 30 gadi. Jā. Un līdz ar to tad jau jābūt, kāda ir šī te? Mums ir pietiekami reprezentatīvas datu kopas, un mēs varam skatīties gan dažādu saimniekošanas apstākļu ietekmi, gan klimatisko apstākļu ietekmi tieši uz to ūdeņu kvalitāti, kas atstāja lauksaimniecības zemes. Un šeit ir jāsaka, ka kopš monitoringa sākuma ir mainījušies kultūraugi, kas ir audzēti. Iepriekš, piemēram, bija ļoti daudz arī cukurbietras. Bija vēl citas kultūras, kas pašlaik vairs nav. Tagad mums ir parādījušies vairāk pākšaugi, zirņi, pupiņas, kukurūza, kas arī nebija tā, ka visu laiku ir bijušas. Un, protams, ir šīs lielās dominējošās kultūras, kā ziemas kvieši, ziemas raps.
Un tad vēl ir dažādi mēslošanas veidi. Ir minerālais mēslojums un ir organiskais mēslojums, kur izkliedē uz laukiem. Mums ir vietas, kuras pārklāj visus šos dažādos apstākļus. Gan Latvijas centrālajā daļā, gan Kurzemē, gan arī Vidzemē. Diemžēl Latgale gan mums nav pārstāvēta, jo tur, teiksim, vienkārši jau no sākta gala tā lauksaimnieciskā darbība nav tik intensīva, kā, teiksim, Latvijas centrā. Nebija. Jā. Ir mainījies arī šis aspekts. Lūk, un ko tad mēs redzam? Mēs redzam, ka ūdeņu kvalitātei ir tendence no dažādiem parametriem atšķirīga. Ja mēs skatāmies slāpekļa savienojumu koncentrācijas, tad tām ilgtermiņā ir tendence palielināties ūdeņos, pārsvarā gadījumu, pārsvarā mūsu pētījumu vietu. Savukārt fosforu savienojumiem ir tendence samazināties. Un tas parāda to, ka abas šīs vielas izkalojās dažādos procesos no augsnes, un līdz ar to mēs nevaram tā kā pateikt viennozīmīgi, ka kļūs sliktāk, jo redz tie parametri, kurus mēs vērtējam, ir atšķirīgi. Un ko vēl es vēlējos noteikti pieminēt, ka mēs skatāmies arī iepriekš Jāņa pieminētos punkteida avotus, kas ir lauksaimniecības komplekss. Un šeit ir pozitīvi piemēri, kur mēs nekādu ietekmi neredzam, bet joprojām ir piemēri, kur mēs redzam, ka, ja mēs paņemam ūdeņu paraugu grāvī pirms cūkopības kompleksa un pēc kompleksa, mēs redzam, ka tomēr tā kvalitāte ievērojami pasliktinās. Bet vai nav kaut kādas norma robežas? Jo, skaidrs, liela ferma, kūts, cūkas, tas ir vienmēr kaut kāds diskomforts dabai. Ja? Jā. Vai tur ir kaut kādas normas robežas? Jā. Vai tas viss iet sarkanajos? Nē, šajā gadījumā tiešām tas viss iet sarkanajā krāsā, respektīvi tur ir ļoti slikti vai slikti tā ūdeņa kvalitāte, vērtējot pēc upju baseinu apsaimniekošanas plānos izmantotajiem kvalitātes kritērijiem. Un atkal no otras puses jāsaka, par cik mēs tos paraugus ņemam jau ļoti sen, mēs redzam, ka tā situācija pamazām uzlabojās, jo, teiksim, tās koncentrācijas kļūst mazākas. Ja, tātad kaut kas tiek darīts, bet tomēr ne līdz galam, lai būtu teiksim, tā atbilstoši un nebūtu tā negatīvā ietekme uz ūdeņiem. Bet ir kāds labs piemērs, teiksim, es nezinu, Eiropā vai šeit pat Latvijā, kur ir tā ferma un ir viss kārtībā vai, teiksim, normas robežās ar piesārņojumu riņķī apkārt? Jā, mums ir labi piemēri, mums ir ieinteresēti lauksaimnieki, kuri vēlas ierīkot dažādus pasākumus, apzinoties to, ka tie ūdeņi nonāk pēc tam grāvī un upītē. Ir tādi, kas vēlas ierīkot vidē draudzīgus meliorācijas sistēmu elementus, lai uzlabotu šo novadīto ūdeņu kvalitāti. Un viena no tādām saimniecībām, kuri jau pirms meklējuma sākuma posmi, pirmie, kas ierīkoja, ir zemnieku saimniecība Meža Cīruļi, kur ir ierīkots gan virzemes plūsmas mākslīgais mitrājs, gan pazemes plūsmas mitrājs, kas viens attīra ūdeņus, kas nāk no laukiem, savukārt otrs attīra tos ūdeņus, kas nāk no šajā gadījumā ir piensaimniecība, vai ne? Tad līdz ar to tos ūdeņus, kas tiek savākti, lietus ūdeņi no fermas teritorijas. Tā kā ir piemēri, kur arī tiek domāts un reāli darīts, lai uzlabotu situāciju. Tātad labie piemēri ir, bet, protams, proporcionāli saglabājās arī sliktie piemēri. Bet vai es pareizi saprotu, ka tomēr tie punktveida piesārņojumi ir tā galvenā sāpe, nevis tāds vienkārši globāli? Jo parunājot ar lauksaimniekiem, viņi saka, pirmkārt, visas tās ķimikālijas ir dārgas, ja? Tad neviens viņus tāpatās pa lauku nebērs. Ja, un tad ir tā meliorācijas sistēma, un tad ir šie punktveida piesārņojumi. Vai es pareizi saprotu, ka punktveida piesārņojums ir tomēr tāds, ko var pirmkārt jau labāk kontrolēt? Ja mēs skatīsimies visu Latvijas teritoriju kopumā, tad, diemžēl tā nebūs gan. Punktveids veido slodzi apmēram, ja nemaldos, 15 līdz 20%.
Bet lauzties, grozies kā gribi, tomēr nāk no lauksaimniecības un mežsaimniecības teritorijām, tieši caur šīm te meliorācijas sistēmām. Un te mazliet rodās tas konflikts, ja, kā no vienas puses ir tā vajadzība, ja, lai uzlabotu saimniekošanas apstākļus, piemēram, mitrums nestāvētu pārāk ilgu uz lauku un varētu lauksaimniecību uzsākt jau, kad aprīļa beigās, maijā, piemēram, ja, tad viņu aizvada to lieko pavasaru, piemēram, to ūdeni visu projām, ja, un tāpēc tās upes tur taisno. Bet jo viņi ir attiecīgi taisnāk ar labāku kritumu, jo ātrāk tas ūdens aiziet uz lielajām ūdens tilpēm, ja, pēc tam visus Baltijas jūru. Un jo ātrāk tas notiek, jo tā upe ir vairāk ar meandriem, līkumiem vispārēj, jo lēnāk tas notiek, jo ilgāk ir aplūdis, tur vairāk pārmitru teritorija, bet jo labāk notiek tie pašattīrīšanās procesi. Šeit tā lielā dilemma ir, kādā veidā mums tad panākt ar pareizākām darbībām uz lauka, lai nerastos to barības vielu zudumu. Es arī teicu sākumā, ja, ka nav jau tā, ka kāds speciāli gāž viņus tur upēs vai grāvjos, bet vienkārši tie ir pēc būtības, tie ir zudumi. Ja? Un tad būtu faktiski jādomā, jāsaimnieko gudrāk uz lauka, lai neradītu tos zudumus. Tas, ar ko mēs vairāk strādājam, ir tad jau, kad tie zudumi ir radušies. Ja? Un tad, protams, viņus labāk ir savākt pēc iespējas tuvāk tam avotam, ja? Augšējā meliorācijas sistēma, ja? Jo tas grāvs ir mazāks, jo viņu salīdzinoši vieglāk ir attīrīt. Bet tad jau, kad tas viss nonāk Lielupē, piedodiet, tad uz Lielupes tad mitrājiem būtu jābūt pa pus Latviju, ja, teiksim. Un tad, protams, kad ir tas, ko un kā darīt. Tas, pie kā mēs šobrīd arī ķeramies, ja, kad te jau sasaucās dabiski mitrāji, kas pilda to filtru funkciju, tad mēs to tagad mēģinam aizstāt ar mākslīgiem mitrājiem, ja, vai constructed wetland angliski, ja, kas izmanto tos pašus dabiskos principus, bet ir cilvēka būvēti. Tur ir noteikti principi, noteiktas platības, Ainis noteikti varēs izstāstīt detaļās, ja, kā tas darbojas, un attiecīgi tad mēs to veidojam. Un, mums tādi ir vajadzīgi vairumā šobrīd. Es teiktu, ka konflikts ir iekodēts jau pašos uzstādījumos. Tātad zemnieks saimnieko izveidotas sistēmas. Tātad viņš ir saņēmis zemi ar jau izveidot meliorācijas sistēmu, ar iztaisnot upi. Un šeit ir nepārprotami jāsaka, ka mēs neturpinam taisnot upi. Šis ir mantojums, ar kuru mēs strādājam. Un tātad drusku jāsaprot arī tā reālā situācija. Tas, ko Jānis modelē no sava redzes viedokļa, neatbilst šī brīža reālai situācijai. Proti, mēs neatgriezīsimies pie meandrēšanas. Tas vienkārši vairs nav iespējams. Mums ir jānovada liekais mitrums, tā kā pragmatiski, Griķīša kungs teica, mums ir jātiek uz lauka tehniku. Mēs vairs nedzīvojam 30. gados, kad mums bija vairāk kā 1 miljons govju, cūku, kuras faktiski pamatā ganījās šajās te pārplūstošajās pļavās, tad tur mums vajadzēja zāli. Šobrīd situācija ir kardināli mainījusies. Mēs dzīvojam Eiropas kopējā tirgu, un šobrīd zemnieku eksistence vairāk vai mazāk ir saistīta ar to, vai viņi spēja vai nespēja nopelnīt no augkopības. Un tad, kad mēs runājam par šīm saimniecībām, kuras rada arī punktveida šo te piesārņojumu, ir strikti jānodala. Tās nav visas Latvijas saimniecības. Tās ir ļoti specifiskas saimniecības ar lielu dzīvnieku blīvumu, vai tās ir saimniecības, kurās dzīvnieku blīvums nav liels, bet ir lieli šie laukumi, kur ir mēsli, kur ir skāberība, kur traktori brauc krustām šķērsām, un kur var rasties šis punktveida piesārņojums saimniekam pašam par to nenojaušot. Tā šī brīža reālā situācija, kāpēc mēs sēžam un vienojamies, ir Aiņa, diemžēl neapgāžamie rezultāti, kur ir pilnīgi skaidrs, ka jā, no lauksaimniecības zemes, nevis no teritorijām veidojas šis te papildus barības vielu piesārņojums, un Ainis tik ilgi jau ar lauksaimniekiem ir strādājis, kad lauksaimniekiem ir pilnīgi skaidrs, ka tātad intensīvi mēslojot
laukus, mēs esam nonākuši tajā stadijā, kad šī organiskā viela augsnē ir pietiekami liela, un šīs barības vielas, es gribētu teikt, ka rudeņos pamatā, arī pavasarā, izmazgājas laukā un pa šīm drenu sistēmām aiztek tur, kur viņām nav jāaiztek. Un tad sākas šis stāsts, kā mēs varam, neizmainot būtiski šo lauksaimniecības sistēmu, pielāgoties tam, ka mēs spējam tās barības vielas no tiem laukiem noķert. Jā, jo tāpēc es minēju šo te punktveidu, ar punktveidu piesārņojumu mēs tā kā varētu cīnīties, jo tas ir viens punkts un tā tālāk. Bet ja mēs skatāmies, ka sākot no 60. gadiem visas Latvijas mazās upes ir mērķiecīgi iztaisnotas, es nezinu, varbūt ir kaut kāds... Ne visas, bet Es gribētu noteikti precizēt. Mēs varam paskatīties Latvijas laika vēsturiskās upju iztaisnošanas kartes. Liela daļa tika taisnotas jau pagājušā gadsimta 20. 30. gados, jau tajos laikos, kad bija uzsaukums, un 50. 60. gados viņas tika atjaunot, taisnotas. Tātad viņas jau bija senāk, jau pagājušā gadsimta sākuma posmā jau liela daļa upju bija iztaisnot, tie lielmelorācijas darbi jau toreiz. Jau pat tāds kā Meirāna kanāls bija plānots, milzīgs darbs spēkos, bet līdz galam viņi tur to neizraka. Aivieks raka vienā sakot Meirāna kanāla, tā kā uzsāk būvēt. Milzīgi darbi jau bija pirmspadomu periodā arī melorācijā. Tātad, bet lai vienkāršais cilvēks saprastu, kāpēc taisnot upi, jo smuki upīte met visādus līkumus, veidojās koku sagāzumi, aizsprostojumi, bet upīte savu to ceļu ir izdomājusi un tā viņa tek, Tad tā vienkāršā valodā runājot, labāk ir, lai taisna un smuki var lauku uztaisīt? Tā doma bija, jo melorācijas lielais uzdevums, viņi tā kā ārtļulciens, kas to ūdeni transportē ātrāk projām, tad viņš ir jāaiztransportē uz to jūru un pēc iespējas ātrāk. Un te gribu teikt, ka ar tām vidēji draudzīgām atziņām melorācijā jau pagājušā gadsimta 90. gados jau tika sastādīti dažādi metodiskie ieteikumi un tika par to domāts, bet tas viss apstājās pie viena faktora, tas ir finansējums. Tātad šim te pasākumiem nekad nav bijis finansējums atsevišķās vietās, viņi tā kā tika kaut kas darīts, bet tā kā finansējumi nebija, vajadzēja sakārtot tās melorācijas sistēmas, jo arī tagad tā melorācijas sistēma lielā valsts nozīmes uzturēšanai minimāls finansējums ir 30% no nepieciešamā, tikai tad mēs viņus atjaunojam pa Eiropas līdzekļiem finansējumu un tad 5 gadiem iedot to finansējumu uzturēšanu un pēc tam atkal ir valsts budžets. Tas finansējums ir nepietiekams, lai viņi uzturētu, kur nu vēl ierīkot visus šos te vidēji draudzīgos melorācijas sistēmu elements, tie ir ļoti dārgi. Tātad melorācijas sistēma, tas ir kā, kā automašīna, kas visu laiku prasa rūpi, lai viņi rūpēties, katru gadu. Un kas ir, to dara pats zemnieks vai viņš ņem kādu ārpakalpojumu? Kāda ir situācija? Atkarībā tātad melorācijas sistēmām ir 4 status. Tātad ir valsts un valsts nozīmes, par kurām ir atbildīga valsts. Tad no valsts budžeta tiek finansēta šeit te. Mēs varam piemēru katrai kāds piemērs lielai sistēmai? Lielā sistēma, ir iecau. Vienmēr sakot, ir liela sistēma, kur savās no daudzām mazākām un tiek aizvadīts uz lielupi. Liela sistēma ir bārta, vienmēr sakot. Redziet, tās ir lielas sistēmas. Tur ir tūkstošiem jau hektāru visur lielas sistēmas. Vienmēr sakot, valsts nozīmes melorācijas sistēmas sākās ar baseinu 10 kvadrātkilometru un 5 km garumu. Vienkārši tas ir uzstādījums. Tad nākošās sistēmas ir ar pašvaldību un pašvaldības nozīmes sistēmas. Tad pašvaldība ar savu lēmumu var pieņemt lēmumu, ka pārņem savā pāraudzībā koplietošanas melorācijas sistēmas. Jo koplietošana tāda lieta, kas Latvijā nestrādā. Mēs esam tāda kopiena, kur viens ar otru negrib sadarboties. Tas tā kā atgādina. Kolhos tā kā atgādina. Un mēs negribam. Ļoti reti, kad tā koplietošana pie mums darbojās. Un ar šīm te sistēmām ir sarežģītāk. Tās būtībā nedarbojas. Tie ir melorācijas sistēma īpašnieki, kas jau ir šajā kopienā ap to baseinu ietilpību. Tur ir izstrādāta arī metodika, cik kuram cilvēkam ir jāmaksā par šo te līdzdalību, bet viņi vienkārši nestrādā, jo vienmēr būs kā 2-3, kuriem ir citas intereses nekā. Un vēl es gribu teikt, ka Latvijā melorācijā ir tāda, ja būvniecība iestāde, tad būtībā ir jāpanāk 100% piekrišana. Tas nav tā kā ēku siltināšana vai kaut kas, kad ir 50 plus 1
balsts var... Jā, un viss siltinam. Bet, jā, un siltinam. Kāpēc melorācijā tā nevar? Nu, nezinu. Tas iet caur juridiskiem... Kantoriem, ja kaut kur pazūd tā lieta. Kantoriem, ka būvniecība var ierosināt tikai īpašnieks vai viņa pilnvarot personu. Jo melorācija tā ir faktiski būvniecība. Jā, tā ir tīrā būvniecība. Un tad beigās ir viena īpašuma melorācijas sistēma, nu tad tur tas īpašnieks var darboties. Vienmēr sakot, tas izpaužās tā, es saimniekoju uz konkrētā lauka, un uz konkrētā lauka man ir tās trubiņas, tā drenu sistēma. Tās ir tas, kur es varu rosīties. Protams, es jau tur nevaru rosīties, kā man gribās. Tātad ir pilnīgi skaidrs, viens ir noteikumi, otrs ir vajadzīgs konsultants, speciālists, kurš apstiprina to manu rīcības plānu, ko es varu, ko es nevaru darīt. Bet tajā brīdī, tad, kad visas tās drenu sistēmas ir sanākušas vienā tādā palielākā trubā, un tā truba tālāk ir aiziet līdz konkrētajiem vai nu grāvim vai upītei, mums ir dažādas iespējas. Tajā brīdī lauksaimnieka darbība beidzas. Viņš tur nevar ar ekskavātoru braukt un tīrīt, neskatoties uz to, ka viņam šķistu, ka tur vajadzētu padziļināt. Tad sāks šī sadarbība, un tad mums ir jāmeklē zemnī, kur tālāk saprot, te mums ir problēma, te tagad ir jāstrādā pilnīgi ar citiem līdzekļiem, pilnīgi ar citām iespējām. Tā kā nav atšķirīgas sistēmas. Lauksaimnieks cieši saistīts ar zemni, un lauksaimnieks nebrauc ar traktoru upītē. Bet tad šis projekts varētu būt tas, kurš varbūt kaut kādā veidā var pamainīt šo te sadarbības sistēmu, sistemātiku, lai ir vienkāršāk, lai nav tā, ka zemnieku atbildība šeit beidzās, un tur sākās jau cita atbildība, un problēma tā kā nav ar zemniekam, bet it kā ir. No malas šis te izskatās tik vienkārši. Tik vienkārši. Tas sadarbība, šajā gadījumā ir tā, ka sadarbības veicināšana, starp dažādiem īpašniekiem un tam līdzīgi, mēs ar to paši saskaramies, jo mums arī tie objekti, kurus mēs būvējam projektu ietvaros kā demonstrācijas, tāpat tās ir jāskaņo, un te dažādos līmeņos gan... Piemēram, viens piemērs no... Kolēģi no ZMNI, protams, būvē, bet mēs, piemēram, būvējam mākslīgo mitrāju uz Klauces upes pie Saukas ezera. Tur arī bija, Saukas ezers ir viena no demonstrāciju teritorijām projektā, un mēs taisījām monitoringu visās ezerā satekošajās upēs un grāvjos, lai saprastu, no kurienes nāk piesārņojums. Un tad tika konstatēts, ka sākumā bija aizdomas, ka varētu būt Klauces upe, kas ir viena no lielākajām ietekošajām upēm, ka tur varētu nākt kaut kādi lieli apjomi. Pašā upē neatradās. Kā lai saka, nebija tik liela tā problēma, cik izrādījās, ka tur ir cits grāvis, kas ietek tālāk Klauces upē. Jā, kas attiecīgi ir ar diezgan izteikti lielu piesārņojumu apjomu. Tad mums tika nolemts, ka tur viens no labākiem risinājumiem, ko varētu darīt, ir tādā vecajos upes meandros, jo tā Klauces upe ir iztaisnota, bet tie meandri blakus mežā ieauguši sausi, tā teikt, stāv. Latviski meandrs. Meandrs, līkumi. Tas tā vecā līkumotā gultne. Sapratu, jā. Un attiecīgi, ka mēs varētu to veco gultni pielāgot, tur uztaisīt mākslīgo mitrāju, ielaist to grāvi tur iekšā, tur viņš tālāk aiziet Klauces upē, un tas ūdens ir tīrāks. Un tur izrādījās, ka mums tur ir 3 īpašnieki, tātad pašvaldība, Jēkabpils novads, viens privāti īpašnieks, un tad ir viens SIA vai akciju sabiedrība, kam pieder tur smieklīgi kaut kādi 200 kvadrātmetri tās teritorijas, bet par cik viņi ir daļa no īpašniekiem, mēs bez viņa atļaujas neko darīt nevaram. Tad attiecīgi mums šobrīd ir aizņēmis kādu gandrīz gadu, lai saskaņotu visas tās īpašuma tiesības, atļaujas vispārējo, un tad mēs virzamies ar projektēšanu, kas vēl ietver tur veselu kaudzi ar niansēm tam līdzīgi. Diemžēl tā ir realitāte. Mēs, nav mums projektā fokus tieši uz to sadarbības veicināšanu vai piešķirt kaut kādas lielākas vai mazākas tiesības kādai no pusēm, bet šis katrā ziņā ir piefiksēts kā viens no jautājumiem, kuru mums
iespējams vajadzēs risināt nākotnē. Ja ne šī, tad varbūt cita projekta, vai kaut kāda sadarbības mehānismi ietvaros, jo skaidrs, ka tas bieži vien ļoti grūti. Šo mēs izjūtām ļoti asi, jo ne tikai projektu kolēģi, bet arī sabiedrība skatās uz laukiem ļoti vienkāršot. Tur ir lauksaimnieki. Un tad tas, kas tur ir izdarīts vai nav izdarīts, tā ir lauksaimnieka atbildība. Attiecībā uz zemi, tātad ražošanas resursu, mums šobrīd tā attiecība ir apmēram puse ir lauksaimnieka īpašumā, puse ir nelauksaimnieka īpašumā. Un lūk, bieži vien šie zemju īpašnieki sen nav saistīti ne ar laukiem, ne lauku vidi. Es teiktu, ka 90% no viņiem ir bāzēti Rīgā. Un faktiski jebkādas darbības, jebkāda saskaņošana, kas skar arī šo te zaļās infrastruktūras elementu izvietošanu ar cilvēkiem, kuri nav saistīti ar reālo ražošanu, cik mums 80% beidzās ar plānu mājiņu, jo, ja, piemēram, profesors mums piemeklē ideālās vietas, kur mēs varētu šīs mitrazemes izvietot, mākslīgos mitrājus, tad tieši šo te īpašnieku, es nemāku izskaidrot, kas tā ir par darbību, bezdarbības rezultātā mēs bieži vien bijām spiesti pārcelt šos te objektus, varbūt ne uz pašām piemērotākajām vietām. Tāda situācija šobrīd Latvijā ir. Tātad paskaidrosim šim te esošajam īpašniekam, kuram pieder kaut kāda daļa zemes, tajā zemē, kur jūs vēlaties izpildīt šo te darbību, kas saucās mākslīgā mitrāja radīšana. Kas tāds vispār ir? Ko tas man maina kā īpašniekam? Visbiežāk jums kā īpašniekam tas maina salīdzinoši maz. Tā galvenā doma ir tā, ka mēs jau, mūsu tā filozofija ir tā, ka mēs izvēlamies jau tādas teritorijas, kas ir mazāk piemērotas saimnieciskai darbībai, kas ir kaut kādi reliefa padziļinājumi, tur bieži vien aizauguši krūmiem, pārpurvojušies un tam līdzīgi, jo skaidrs, ka mūsu mērķis nav izņemt no aprites augstvērtīgu, ražojošu lauksaimniecisko zemi. Bet kas ir tā pretenzija īpašniekam? Viņš grib kompensāciju vai, vienkārši negrib, ka te nāk kaut kādā? Es pieņemu, ka lielai daļai tā ir vienkārši nevēlēšanās, pat neuzņemties kaut kādas saistības, bet vienkārši nevēlēšanās pat domāt par to, kad man tas uzliek kaut kādus pienākumus nākotnē. Šobrīd man no tā nekā nav, man nav nekādu pienākumu pret jebko, un kāpēc man vispār kaut ko darīt? Tiešām, tā kā Iveta arī saka, ja ir lauksaimnieks, kam pieder tā zeme, viņš visbiežāk arī apzinās, ka tur ir kaut kāda potenciāla ietekme vai reāla ietekme, ko viņš pats varbūt ir novērojis. Un viņi, kā lai saka, ļoti bieži tieši atbalsta, bet ar tām pusēm, kas ir mazāk iesaistīts, tas ir. Jo normāli lauksaimnieks, viņam ir x hektāri zeme, un kā jau lauksaimniekam gribās piepērt klāt vēl kaut kādu zemi, lai viņu apstrādātu un darbotos ar viņu, saimnieciskā darbība būtu. Bet viņi ļoti mitra, Viņš ir, reāli problēmas ir ar to. Protams, viņš grib kaut kā sakārtot to meliorācijas sistēmu, un tad jūs nākat, tad ir pētījumi, kas tur ir, kas tur nav, kā tas notiek. Maz atkārtīti, ja tā ir lauksaimnieka zeme, ja viņš ir nopircis, tad viņš šajā teritorijā tiešām dara, ko viņš grib. Mēs vairāk diskutējam par tiem 50%, kas nepieder lauksaimniekam, ko viņš iznomā. Un šī gan ir sāpīga situācija. Lauksaimniekam pieder daļa, bet pārējā daļa pieder pilsētniekam. Un tad tā lielā problēma sākas ar to daļu. Viņš lauksaimnieks neko nevar izdarīt, tāpēc, ka juridiski tas tieši nav. Tā, tas ir, kā jau te tika kolēģi jau stāstīja, meliorācijā mēs sen neko nedaram ne ar lāpstu un upē nebraucam ar traktoru. Tā ir inženiertehniska būve, kur faktiski jebkāda kustība ir saistīta ar normatīviem aktiem. Jā. Labi, bet tad tas ir tāda cīņa ar veizirnavām vai tomēr kaut kāda saulīte tur spīd tālumā? Es noteikti neteiktu, ka tā situācija ir absolūti, kā lai saka, bezcerīga. Man liekas, ka cilvēki kļūst izglītotāki, saprot tās lietas un uzlabo. Tā situācija pakāpeniski uzlabojas.
Mēs gribētu, lai tas notiek ātrāk. Ja, jo saskaņā ar tiem mūsu modelēšanas tādiem datiem un izpētes datiem, ja, mums jāievieš mākslīgie mitrāji, lai samazinātu tās barības vielu ietekmes, ja, tad cik daudz vajag. Tātad mākslīgais mitrājs, tas ir ko samazināt notecis ātrumu? Jā. Mākslīgais mitrājs aiztur ūdeni, bet tā galvenā viņa funkcija ir, ka viņš, kamēr tas ūdens plūsma palēninās, ja, tur arī tas slāpeklis pārstrādājas un aiziet gāzē, tā teikt, aiziet atmosfērā. Viņš nepaliek ūdenī. Tātad jums tāda miris grāvis ir jāpērvērš par čalojošu. Ja, lai kaut kāda skābekļa apmaiņa ir, vismaz uz upi tas attiecās. Salē kaut kādas kaskādītes, lai tur ūdens riņķo. Tā jau ir kompleksa pieeja, bet tas, kas ir būtiski jāsaprot, mitrājs nav bebrudāms. Un Ainis varbūt varētu pastāstīt tos pamatprincipus, kur mēs viņus varam izvietot. Kāda bija tā, jo mēs te pieņēmām filozofiju. Ne, tā nebija nekāda filozofija, tas bija uz pētījumiem balstīt atziņu. Tas mitrājs, jā? Kur tos mākslīgos mitrājus mēs varam vai nevaram izvietot? Jā, un pāris vārdos. Kas tas tāds ir? Pāris vārdos nezinu, vai sanāks, jo tur mums ir lekciju cikli un grāmatas par to sarakstīti. Un kolēģi par to ir rakstījuši promocijas darbus. Tas tāds ļoti plašs jēdziens, bet ko es vispirms gribētu akcentēt, šobrīd mums te ir izskanējuši tikai mākslīgais mitrājs kā pasākums, lai uzlabotu ūdeņu kvalitāti. Bet tas ir viens no vidē draudzīgiem meliorācijas sistēmu elementiem. Mums vēl ir sedimentācijas basēni. Paskaidro lūdzu. Sedimentācijas basēni parasti ierīko grāvī, un tas ir gultnes padziļinājums un paplašinājums. Lai samazinātu atkal ūdens plūsmas ātrumu un sedimenti varētu izgulsnēties nevis tur, kur mēs to negribam, bet tur, kur mēs to gribam. Tātad, lai zeme jau dēļ tā apjoma, varētu zemes slāņi darīt savu darbu, ja? Filtrēt. Respektīvi nevis filtrēt, bet grāvī mēs paplašinam un padziļinam. Un arī tādos apstākļos ūdenim tekot tieši grāvī samazinās ūdens plūsmas ātrums un izgulsnējās ūdens transportētās daļiņas, kas ir augsnes daļiņas, organiskās vielas daļiņas. Skaidrs. Tas ir tāds mazāks pasākums. Nākamais pasākums, kas arī mums ir iekļauts, ir meandrēšana. Tas ir salīdzinoši nepopulārāks pasākums par mitrājiem un par sedimentācijas basēniem, jo tur ir diezgan piņķerīga tā zemes darbu veikšana. Ir Latvijā ierīkoti arī meandri, bet viņi ir skaitliski maz un tie teiksim, atsevišķās vietās. Tātad meandri ir grāvi līkumošana. Jeb kā mums ir ierakstīts grāmatiņā, gultnes sīka līkumainības veidošana. Skaisti. Un tad tas ir mums vēl viens pasākums. Tad mums nāk pasākums, kurš saucās kontrolētā drenāža, kas ir ierīkojums laukā. Un šis pasākums ir ar tādu domu, ka mums tur, kur kolektors ietek grāvī, mēs izveidojam ūdens līmeņa regulēšanas aku, un mēs to ūdens plūsmu varam apturēt vai atļaut ūdenim tecēt. Respektīvi, ir gadījumi, tad, kad mums bija super sausā 18. gada vasara, tad mēs, protams, visi būtu priecīgi, ja aizgrieztu krāniņu ciet, un tas ūdens turpatās būtu ar potenciālu, kad kultūraugi var to izmantot savas attīstības nodrošināšanai. Ūdens paliek uz lauka, slāpeklis, fosfors paliek uz lauka, kultūraugi aug, visi ir priecīgi. Tas ir pasākums, kuru mēs noteikti ierīkosim arī demonstrējumu Life Good Water projekta ietvaros. Un tad nākamais pasākums mums ir piesātinātās buferjoslas, kas nozīmē līdzīgu ūdens līmeņa regulēšanas aka, bet tā vietā, lai ūdeni atstātu vienkārši lauka, mēs paralēli ūdens tecēji izveidojam tranšeju, ierokam cauruli, perforētu un ūdens nevis pa taisno nonāk ūdens tecē, bet filtrēs cauri buferjoslai. Mums šobrīd gar ūdens tecēm ir daudz buferjoslu, caur kurām varētu filtrēt šo te ūdeni. Tad vēl mums ir kokšķeldes bioreaktori, kurus mēs arī mēģināsim, kuri jau ir uzbūvēti jau Life projekta ietvaros. Tur princips ir arī salīdzinoši vienkārši. Mēs izlokam, nāk drenāža, nāk šī kolektors, mēs ūdeni pārtveram un mēs ūdeni filtrējam cauri tranšējai, kurā ir izklāts ūdens necaurlaidīgs
materiāls, un šī tranša ir piebērta ar šķeldu. Un šī šķelda rada labvēlīgus apstākļus, lai mikroorganismi varētu izmantot ūdenī esošo skābekli, kas ir iekšā nitrātu slāpekļu formā. Baktērijas ēd organisko vielu, elpo skābekli, tātad no nitrātu slāpekļa šis ūdenī esošā, tātad tiek pārveidots gāzveida formās, atkal ūdens iztek cauri jau tīrs. Un tas ir, redzam, kad ir virkne ar pasākumiem, kurus mēs varam veidot, un kas ir ļoti nozīmīgi, un tagad klausamies ļoti uzmanīgi, jo to es teikšu tikai vienreiz, ka katram pasākumam ir sava vieta. Tas bija mans jautājums, jo ļoti daudz varianti, un tad var piemeklēt šos te dažādos risinājumus, bet viņi nedublējās savā starpā. Viņi viens otru papildina. Bet tas nav tā, ka mēs uzliekam tagad visus 7 variantus uz vienu baseinu. Nē, tur jau redz, ir pasākumi. Labi, ja vispār vienu var uzlikt. Trīs pasākumi, piemēram, ir domāti tieši laukā, kur ietekmētā teritorija var būt viena lauksaimnieka īpašums. Sedimentācijas baseins, neliela izmēra mākslīgais mitrājs var būt uz koplietošanas ūdens noteks, kas ir grāvis. Tad jau lielāki mitrāji var tikt veidot uz valsts nozīmes ūdens notekām. Un attiecīgi, jūs redzat, ka ir tie dažādie posmi, kuros tad šos pasākumus var ierīkot un attiecīgi arī uzlabot ūdeņu kvalitāti. Tad var teikt, viss ir jau izdomāts, nekas no jauna nav jāizdomā. Zinātnieki ir pastrādājuši, ir problēma skaidra, risinājumi ir. Tad man jautājums ir, kur ir problēma? Problēma ir, es teiktu, tas, ko es iesāku, bet nepabeidzu, problēma manā skatījumā ir skaitā, tātad mērogā. Jo, protams, kad projekti klasiski arī ir tas, ka tur ietver daļu izpētes, un tad ir tā pati būvniecība, un tad ir izpēte par efektivitāti, un tad raksta ziņojumus, un tas ir labs veids, kā pamatot to, kāpēc to vajag, un tam līdzīgi. Bet mums vairāk būtu, varbūt manā skatījumā, vairāk būtu jāadoptē tāda skandināva pieredze, kas, piemēram, ir izgājuši uz to, ka viņi saprot, ka tam mitrājam ir aptuveni kaut kāda ietekme, viņš tur par kaut kādiem noteiktiem procentiem samazinās, un tas svarīgākais ir nevis uzbūvēt vienu un viņu rūpīgi pētīt, vai 10 un rūpīgi pētīt, vai cik Latvijā ir, kādi pārdesmit, daždesmit, un rūpīgi pētīt. Bet mums patiesībā, lai sasniegtu tādu labu rezultātu un tā ūdeņu kvalitāti būtiski uzlabotos, vajadzīgi kādi, cik 1000? Tas, laikam, bija aptuvenēs, tas aplēs. Tad mums būtu jāpalielina tie mērogi. Protams, tās atsevišķās demonstrācijas ir forši, bet vairāk būtu jāpielieto tieši tas skaits jāpalielina. Tad jādabūna kaut kāda kritiskā masa. Tieši tā. Un protams, ka te arī tas, ka kamēr viņi ir viens, tikmēr varbūt tie cilvēki neizprot, viņam varbūt ir kaut kādi aizspriedumi, bažas, tas būs man tur problēma, apgrūtinājums, vispārējais. Bet es jau pieņemu, ka būs vairāki simti, un viņi vairs nebūs tāda kaut kāda liela ekstra, bet lielai daļai būs pat tāda pašsaprotama lieta, ka viņš tur izbūvēts. Tad cilvēki varbūt arī mazāk protestēs. Un Zviedrijas piemērs reāli rāda to, ka pie lauku konsultantiem nāk cilvēks un saka, es gribu savā īpašumā mākslīgo mitrāju. Tu vari man izdomāt, kur viņš labāk izskatītos, un vēl varbūt tu vari palīdzēt ar finansējumu piesaisti. Un viņi tad reāli arī palīdz un to dara, jo, tur Zviedrijā ļoti populāri, piemēram, slidošana, tad, kad ir tas Skailsals un tur ir, viņš iegūst sev pie mājas skaistu dīķīti, uz kura var, piemēram, tajā brīvajā, vai tajā laikā, tur var arī, piemēram, slidot. Latvijas lauksaimnieki ir ļoti pragmatiski, un šādas fantāzijas, protams, es absolūti neredzu, ka te kāds ar kaut ko tādu nodarbotos, bet tas ļoti labi, ka mums ir citu valstu pieredze, jo tas, ko Ainis nosauca, būtībā tas šobrīd ir paņemti dažādi elementi no citām valstīm, kur viņi ir tā kā jau aprobēti, kur ir pierādīts, ka efektivitāte ir. Mums tikai vajadzētu pārliecināties par to, cik viņi ir efektīvi tieši Latvijas klimatiskajos apstākļos pie nosacījumu, ko kolēģis teica, ka mums tomēr to nokrišņi ir vairāk nekā iztvaikošana. Tas, ko pragmatiskais Latvijas lauksaimnieks gribētu redzēt,
gribētu redzēt vispirms tādus neapgāžamus pierādījumus, kad arī pie mums šķelts bioreaktors strādā. Lauksaimnieks ļoti gribētu redzēt arī to, kā atšķiras lielas un mazas mitrzemes efektivitāte. Lauksaimnieks ļoti gribētu redzēt, kā patiešām reāli nosargāt ūdeni pie kontrolētās drenāžas, jo, lai gan mehānisms ir pat ļoti saprotams, viņš tomēr ir Latvijā jāaprobē. Tā kā mēs tomēr vēl ļoti tā piesardzīgi šīm lietām skatāmies. Un pie kā tas mūs novedīs? Pie tā, ka mums būtu jāsaprot, vai mēs, piemēram, daudz vairāk investējam, pieņemsim šķelts bioreaktoros, kur uzdevums ir paņemt šo nitrātslāpekli, jo, kā Ainis teica, it īpaši zemgalē, kur mēs intensīvi saimniekojam, no lauksaimniecības nāk šis nitrātslāpeklis. Mitrzeme nebūs efektīvākais nitrātslāpeklim. Nitrātslāpeklim efektīvākais būs šķelts bioreaktors. Tātad viena no iespējām, ka mēs vairāk mudinam lauksaimniekus, nevis liekam uz zemnī, upēm un grāvjiem, bet strādājam ar lauksaimniekiem, ja tomēr tā efektivitāte nebūs tik augsta. Un efektīvāks izrādīsies pietiekami liels. Būs labi. Tas labi. Un daudz mierīgāk, efektīvāk un, es teiktu, plašāk. Jo mitrzeme mums dod to plašo tvērumu. Tātad tur drusku gan slāpeklis samazināsies, gan tomēr arī tas fosfors izkritīs, gan arī viss tur tās daudzveidības lietas un tam līdzīgi. Tad mēs spiežam pilnīgi uz citām lietām un sakam, zemnī meklējiet jūs uz saviem objektiem, uz saviem grāvjiem, uz savām upēm un izvietojam tur. Tā kā ir ieguldīts milzīgs darbs. Bet es teiktu, ka tikai patiesā darbība sāksies, jo tagad sāksies ļoti rūpīga monitorēšana, to konkrēto elementu, kā tad viņi mums kurā vietā uzvedās. Gan šobrīd, es teiktu, mums ir ļoti nopietnas monitorings bijis uz šiem te 2 mākslīgajiem mitrājiem, kur jau ir, es teiktu, ar 99% ticamību skaidrs, kā viņi darbojas. Kur mēs viņus uzliekam? Un tad sāksies sāpīgākais jautājums, kurā pusē būs nauda. Vai vairāk naudas būs lauksaimnieku pusē, tad mēs runājam par vienu veidu elementiem, vai vairāk naudas būs globāli, valsts budžets, Eiropas Savienība un tam līdzīgi, un mēs strādājam uz lielajiem objektiem. Tā kā man tā ļoti pragmatiski skatoties, un vispār tā ir neparasta situācija, kad kungi filozofē un es mēģinu kādam ir tas smagais darbs jādara. Salikt, cik tas viss izmaksās, tad lauksaimnieki šobrīd ir ļoti, ļoti tādās gaidās, ir ļoti liela interese. To gan, jā, patiešām no lauksaimniekiem ir ļoti liela interese par to, kā tas notiek, cik tas izmaksās, kā tas veiksies, kas būs būvnieki, kas būs projektētāji, kā šo sistēmu mēs vieglāk varētu virzīt caur BIS, tātad kopēju būvniecības sistēmu. Neslēpsim, tas šobrīd ir sarežģīti un to var izdarīt tikai ar konsultantu klātbūtni, bet mums ir ļoti daudz ko darīt. Jā, jo lauksaimniekam ūdens jau tā ir tikai viena problēma uz lauka. Ja? Meža zvēri dara nākamās problēmas un tā tālāk. Ja? No visām pusēm tev spiež. Un tas jau tāds līdzīgi kā biznesa projekts. Tātad, tas, ko lauksaimnieks grib, parādiet man, kā tas strādā, cik ir jāinvestē, kad tas viss atmaksājās un kad... Jā, tā ir tā pragmatiskā lauksaimnieka pieeja, bet pa šo laiku mēs tomēr, pateicoties projektam, esam izdarījuši vēl 2 labas lietas, kas attiecas uz lauksaimniecību. Un to, ko lauksaimnieki var darīt. Un tā viena tā būtiskā, Ainis drusciņi pieskārās par to, ka mums ir dažādas buferjoslas. Jā, jau 3. gadu, tātad mums ir Eiropas Savienības atbalsts. Jā, lauksaimnieks gar zemnī šīm te upēm un grāvjiem ievēro 10 metru aizsargu joslu, pārvēršot viņu par buferjoslu, jo aizsargu joslu tātad ir viena principa buferjoslā citi. Tad tas 8 metros lauksaimniekiem tiek kompensēts. Un būsim godīgi, lai arī lēni tomēr lauksaimnieku šo atbalstu piesakās. Un mēs apsakojot upes ar vien vairāk redzam, kā šīs buferjoslas it īpaši zemgalē
Es teiktu, ka būtu ļoti grūti sameklēt kaut kur kādu teritoriju, kur šī dabiskā buferjosla nebūtu izveidota. Un tad otrs ir mazākos, ka šiem te mazākajiem grāvjiem ir iespējams ierīkot 4 metru buferjoslu, kas arī tiek kompensēta. Līdz ar to tas pozitīvais, un es ļoti ceru, ka tas atspoguļosies arī Aiņa pētījumos attiecībā uz fosforu. Buferjosla ir tā, kas aizkavē to iešļūkšanu, to zemes iešļūkšanu grāvī, un to mēs šobrīd ļoti labi risinām. Otrs, kas arī, manuprāt, ir ļoti labs pasākums, bet arī viņš tikko tā kā ir uzsācis darbību. Zemkopības ministrija savos plānos ir iekļāvusi, un šobrīd jau projektu veidā ir iespēja lauksaimniekiem izveidot šīs te mākslīgās mitrzemes. Turklāt abas. Gan tās slēgtās, ko sabiedrība neredz, gan tos skaistos mitrzemes ar ūdens klājumu, lai attīrītu tātad ūdeņus, kas ir saimniecības teritorijā. Un bieži vien tas nebūs no lauka, mēs vairāk fokusējamies uz šīm te manas pieminētajām lauku saimniecībām ar dzīvniekiem, kur ļoti svarīgi ir attīrīt tos virszemes ūdeņus. Tā kā mēs esam divus labus darbus izdarījuši. Un faktiski pietiek ar šādu 4 metru josliņu lauka malā, lai jau būtu uzlabojumi ūdens novadē. Tas ir tāds salīdzinoši filozofisks jautājums. Nē, tas ir ļoti praktisks jautājums. Jo raugi ir tā, ka šajā gadījumā mēs iegūstam samazinājumu barības vielu zudumiem no tā aspekta, ka mums ir nevis kultūra augs, uz kur izkliedē mēslojumu un kuram ir potenciāls iepriekš pieminētajiem zudumiem, bet mums ir zāle, kur neizkliedē mēslojumu. Un, respektīvi, mēs pārvēršam aramzemi par ilgadīgo zālāju vai zālāju kā tādu. Lūk, un tad tas ir viens mehānisms, kā samazinās barības vielu zudumi, un otrs mehānisms ir tas, ko Iveta pieminēja par virzemes noteces aizturēšanu, un šeit ir jāpiebilst, ka ir vietas Latvijā, kur mums ir izteiktāks reliefs, un tur būtu vajadzīgi nevis 8, nevis 10, bet īstenībā 20 metri, un tā mērķtiecīgi tieši tajā ieplakas zonā izveidoti, un tas būtu daudz efektīvāk nekā turpat blakus, kur ir skaidrs, kad ir ļoti lēzens, kā pie mums Zemgalē, kā šis galds, kad tā virzemes notece neveidosies. Un līdz ar to tad šeit arī, domājot progresa virzienā, attīstības virzienā, ir jāskatās, kad ir vietas, kurās vajadzētu vairāk, un ir vietas, kurās varētu būt arī mazāk. Tā kā tas ir, mēs šobrīd esam visur vienādi, ja, bet uz priekšu atkal mēs palielinām to gudrību šajā pasākuma ieviešanā, līdzīgi kā mēs šī LIFE projekta ietvaros ierīkojam pasākumus mērķtiecīgi tajās vietās, kur viņi tur varētu dot maksimālu efektivitāti. Tāpatās arī buferjoslas varētu mērķtiecīgāk izvietot un vēl samazināt tieši fosforu nonākšanu un augsnes daļiņu nonākšanu ūdens tecēs. Te arī mazliet papildinot, ir vēl viena lieta, ja, ka tās, Ains arī daļai minēja, ja, ka tās noteces jau visās vietās nav vienāds, viņi nav konstanti, un to ietekmē gan virsmas slīpums, gan augsnes apstākļi, gan daudz kas cits. Un, protams, pateikt, kurā brīdī notiek bez kaut kādas speciālas izpētes, ir ļoti grūti. Un šeit arī mūsu projekta ietvaros ir vēl viens ir Rīgas, ja, tātad mums ir SWAT modelis, kurš būs, kurā tīri tāda modeļa, var modelēt, ja, kurš ņem vērā gan tās noteces, gan tos hidroloģiskos apstākļus, gan virsmas slīpumu, gan arī to kalibrē pret konkrētiem mērījumiem konkrētās vietās, ja, tur zemes lietojums un daudz citas lietas. Un tad tas modelis jau iezīmē, kuras vietas būtu tādas problemātiskākas, kurām jāpievērš Latvijas mērogā, piemēram, vai satecas baseina mērogā jāpievērš lielāka uzmanība. Jā. Un tas arī tāds rīks, kas ļauj skatīties nevis uz to, ka mums visā Latvijā viss ir jāievieš vienādi, bet mums ir kaut kādi reģioni, kur tas noteikti ir tieši tā, kur ir vairāk lielāks lodzi un kur ir mazāka. Un vēl viena lieta, ko es noteikti gribēju uzsvērt, ir arī tas, ka mēs te runājam par to, ko mums vajadzētu darīt Latvijā un ka mums ir Latvijas situācija, bet mums ir jāatcerās, ka, diemžēl,
lielākā daļa mūsu lielo upju ir starptautiskas. Tātad, Venta, Lielupe sākas Lietuvā, Daugavā sākas Krievijā, Baltkrievijā, Gauju mēs dalām ar Igauņiem, labi, bet tur tas ļoti mazs tas baseins, jā, bet praktiski, līdzīgi kā Lielupes gadījums. Ja? Tā ir Latvijas maizes klēts, bet tieši tāpat tās Lielupes augštvets arī Lietuvā ir Lietuvas maizes klēts. Un tad, protams, ir svarīgi ne tikai tas, ko latvieši dara Latvijas teritorijā, bet kad svarīgi arī tas, ko lietuvieši dara savā pusē, lai mums neatnāktu jau, teiksim, kādi 30-40% no kopējā piesārņojuma apjoma, jau atnāk no Lietuvas gatavā veidā. Tur jau ainas ar monitoriem sēž pie robežas. Mēs īstenībā, es gribēju Jāni papildināt, tik tālu pasakot, ka mēs ievācām ūdeņu paraugus arī Platonē tieši pie, kur ietek no Lietuvas, un pēc tam Platonē, tur, kur ietek, ja nemaldos, Svētē pēc tam. Ja? Un mēs redzam to, ka tā koncentrācijas slāpekļu savienojumiem Latvijā pat samazinās pret to, ko mēs saņemam no Lietuvas. Nav dramatisks tas samazinājums, bet tās ir aptuveni varētu būt 1 miligrams litrā vai ne, bet tas jau parāda to, ka tajā posmā, kas ir Latvijā, turklāt nenāk nekas, pat attīrās. Ja, līdz ar to tikai pastiprinot to, ko Jānis saka, ka mums ir arī, lai arī mūsu gadījumā tikai vienā upē, bet tomēr ir arī datu rindas katru mēnesi. Šodien kolēģis, starp citu, arī aizbrauc uz turieni ņemt ūdeņu paraugus. Mums ir datu rindas, kas to ļoti labi apstiprina, bet kolēģiem tās datu rindas ir vairāk un vairākās vietās. Nē, mums nav tāda iespēja lietuviešiem apakaļ kaut ko aizsūtīt. Nē, bet kaut kādā es pieņemu, ka, ja lietuvieši mēģinās konstanti no visām savām problēmām izsprukt un atkritīties un izlikties, ka nekā nav, tad Latvijai iespējams šajā jautājumā būs Lietuva jāsūdz tiesā. Jo tas tiešām ir būtiski, jo mēs šeit tērējam faktiski savus līdzekļus, lai cīnītos, protams, ar savām problēmām. Viss tas, kas notiek lauka līmenī, ja, tas, protams, ka tā ir mūsu problēma. Un Latvijā arī ir upes, kas sākas un beidzas tikai Latvijā, kur tā ir problēma, ja, šis te piesārņojums. Bet, protams, ka kaut kādā ziņā tas ir, teiksim tā, negodīgi, ja, ka mums ir jātiek galā arī ar lietuviešu neizdarītajiem darbiem. Mēs esam tāds kā galapunkts, jā? Diemžēl tā ir, jā. Mēs esam, gala saņēmējs ir Baltijas jūra. Bet mēs esam, jā, tie kas... Noslēdzot sarunu, šis projekts kaut kad beigsies, vai viņš beigsies un atkal turpināsies? Kāds ir plāns? Jā, projekta kopējais ilgums ir 8 gadi, tas uzsākās 2020. gadā, jau varētu teikt tālajā 2020. gadā. Faktiski jau, jā. Un iesiņš līdz 27. gada beigām. Šobrīd mēs esam jau, kā lai saka, veiksmīgi sabūvējuši lielāko daļu infrastruktūras, un es gribētu teikt, ka kādi 70% no darbiem jau ir tā kā pabeigti, bet mums vēl ir jānopaļojās. Mums ir jāpabeidz būvēt trūkstošie elementi, mums vēl ir jānotestē, tātad jānomēra. Tad tam ir mazliet vairāk kā 2 gadi vēl palikuši. Ja, bet, principā, ņemot vērā šī projekta, es gribētu teikt, sasniegumus, mums iespējams kaut kad drīz radīsies doma par Gudvasaru 2, piemēram, ja, jo jautājumi, kas vēl nav atrisināti un ko varētu vēl pētīt, tur noteikti vēl ir un būs. Un situācija arī mainās. Klimats mainās, vispārējais, ja, un tie apstākļi. Tas, kā mēs uzsākām patiesībā to projektu, par viņu domāt un kā ir šobrīd, tas ir diezgan dažādas tās situācijas. Jā, mazliet laiks ir pašūpojies diezgan nopietni visādos virzienos. Tad es saprotu, lauksaimnieki ir tie, kas gaida kaut kādus gatavus, labus, kvalitīvus risinājumus, ja, pa saprātīgām naudām visticamāk. Ja. Šis jau būtu tāds ideālais variants. Jā. Un projekts, tā teikt, turpina savu gaitu, bet ja mēs tā iezīmējam tādu, 5 gadi vai 10 gadu perspektīvē, tad kā apmēram, ko lauksaimnieki sagaidītu šādā laika nogriezienī, kam būtu jābūt, kas ir reāli izdarāms?
Šobrīd lauksaimnieki gaida daudz lielākas investīcijas kopējā sistēmā. Un es teiktu, ne tikai lauksaimnieki. Šī gada Lietuvas pierādīja to, cik ļoti svarīgas ir kopējā zemnī pārvaldītās sistēmas, arī pašvaldības, arī mazdārziņi, arī pagrabi, arī skolas. To ar meliorāciju iesaistīto pušu ir ļoti daudz. Tas būtu tas, ko mēs sagaidām, lai plūst. Un, protams, lauksaimnieki jau būtu tikai iepriecināti ar to, ka to mitrzemi būtu vairāk, jo tas jau tā kā mazliet tā kā, noņem to lauksaimnieku radīto. Un ne tikai lauksaimnieki. Mēs šeit nepieminējam meža saimniecību, arī no mežiem tek, arī no purviem tek. Viss ir kopā saistīts. Viss ir kopā saistīts. Tā kā mēs ļoti skatāmies cerīgi arī uz šīm te mitrzemēm. Un, protams, stāsts par buferjoslām tuvāko 5 gadu laikā man gribētos cerēt, ka viņš kļūs modernāks un buferjoslu platums būs atbilstoši vajadzībai, nevis atbilstoši šī brīža normatīviem aktiem, kuri būtu jāpamaina. Bet, ja lietus līst veselu mēnesi, kā šogad, tad, principā, pret to mēs nekā nevaram cīnīties. Tas nav nekādas opcijas izdomātas. Nav. Mēs varam laikus skatīties un domāt, kā uzvedamies sausuma periodos. Tur jau vainas pieminē šo kontrolēto drenāžu. Bet attiecībā uz Latvijai tipisku gadu, kāds bija šis, varbūt nedaudz pārspīlējot, bet tipisks gads, kad līs daudz, tad bez šīm meliorācijas sistēmām mēs lauku kopienās iztikt nevaram. Edgar, kāda vīzija tuvākajā nākotnē? Pirmais gribētu teikt, ka mēs te nerunājam par to mitrāju mākslīgā iekļaušanās ainavā. Viņš pilnveido to ainavu, jo ir 3 zemes īpašnieki, kas vienkārši ir ļoti priecīgi par to, ka ir izveidojusies visu ūdens krātuvi, ūdens spogulis, kur viņš var iet paskatīties, tur viņš var redzēt putnas, ir parādījušies gan gulbi, gan gārni, gan pīles katrā no šiem te mitrājiem. Un viņš ir ļoti uzlabojis ainavu. Es domāju, ka sevišķi priecīgi būs Dobels pašvaldība, jo pie Īles estrādes ir sakārtota vide, kur viņi varēs izveidot nākotnē kaut kādu parku, atpūtas vietu vai kaut ko. Tātad šiem te mitrājiem, ja mēs tā paskatāmies, var piemeklēt arī tādas vietas, kur viņi iekļaujās ainavā, viņi ir savietojumi un tam līdzīgi. Otru gribu pateikt, es pieļauju, ka arī meliorācijas sistēma uzturēšanas darba varbūt arī samazināsies, jo šie sedimentācijas baseini, tās dziļūdens zonas, viņas uzņem tos sedimentus, un tad viņas var vienā vietā izņemt. Šeit attēlā var redzēt, pirms un pēc atjaunoši tās vidējās bildes. Tad pa vienu gadu jau tas sedimentācijas baseins ir piepildījies pilns, un mēs tagad izņemam, un viņš tālāk nepiesārņos to ūdens noteikti. Tad tas arī progresīvs tās risinājums, ka viņus saulēcīgi vajadzētu tīrīt. Šeit mēs nepieskārāmies ne tikai par tiem piesārņojumiem, mēs jau arī atjaunojam zivju nārstvies. Tādēļ ir tāda upe Mazupīte, kur ir izveidots mākslīgs strautiecis, ir zivju nārstuvietas ir izveidots, un es saprotu, ka tur arī notiek nārsti. Tāpat tika risināts jautājums, lai govis nepiesārņo šo te ūdens, notiek ir izveidots. Šeit augšā var redzēt govi pārējas, vienā sakot, kur ir dubļains, un šeit ir grančaini pārēja, un govis iet pāri, un padzerties, viņas nepiesārņo šo te ūdens. Tātad šie te jautājumi ir jārisina, tikai ir vajadzīgs finansējums, jo viņi ir dārgi, un meliorātori to atbalsta, jo, kā jūs teicat, jau pagājušā gadsimta 90. gados jau sāka domāt par šiem te ūdens attīrīšanas jautājumiem. Meliorātoriem ir pasaules biedrība, kurā ir vairāk nekā 170 valstis, un tādi meliorātoriem lielais uzdevums ir 2 – pabarot cilvēks un uzturēt tīru ūdeni. Tādi divi tādi lielie uzstādījumi ir starptautiskajai meliorātoru biedrībai. Es ceru, ka tie īstenosies. Mēs būsim pabaroti un dzīvosim pie tīra ūdens. Es no savas puses noteikti gribu pieminēt pirmkārt to, ka arī pēc paša projekta tā plāna, ka apmēram 10-15 gadu laikā šie te pasākumi, kas ir iztestēti projekta ietveros, tad viņu plašāka ieviešana nākotnē uzlabos ūdens kvalitāti līdz pat 30%, tā kā citu ūdens objektu. Tad te, protams, ir tas jautājums, kas paceļās par finansējumu pieejamību, uz kuru es, diemžēl nevaru atbildēt. Tas nav mana tā teikt, spēja. Tātad es izpētīju, ka 30%... Tas potenciāls būtu, kad īstenojot dažādas projekta
aktivitātes, ne tikai ar lauksaimniecību saistītās, bet arī, piemēram, to pašu punktu veidu vai tiem pašiem hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanu, ja tur jaucot nevajadzīgos dāmbjus vai pārbūvējot caurtakas vai tam līdzīgi, ja, teiksim, ka mēs varam to kopējo Latvijas situāciju pacelt. Un tad jau mēs varam runāt, ka mums būs labā kvalitātē nevis 30-35%, bet varbūt 50 līdz pat 60%. Un tas jau būtu tāds, tuvu, teiksim, tādam, būtu lielisks rezultāts. Protams, kopējais mērķis, visi Latvijas ūdeņi labā kvalitātē, tas apaliek uz priekšu. Vai ir vēl kaut kāds pasākumi, ko tu vēl varētu pielikt, teiksim, kas būtu ieviešams, vai tomēr tas, ko tu nosauc, tie varianti Latvijas apstākļiem pagaidām pietiek, vienkārši monitorējam? Tie pasākumi, kurus es pieminēju, tie ir daļa jau pārbaudīti. Jau kopš 2014. gada 2 mitrājos mēs veicam monitoringu. Mēs redzam, ka viņi strādā ļoti labi. Ir svarīgi viņus pareizi uzprojektēt un pareizi uzbūvēt, un tad bēda būs tikai un vienīgi iegūms. Un, ko es vēl noteikti gribēju kā ceļa vārdus vai ne, par šo te projektu, Life Good Water IP projekts bija vietā un laikā, un mēs šo te gadu laikā esam ievērojami progresējuši. Ik viens partneris noteikti apziņā par to, ko var darīt un kā labāk darīt, savstarpēji sazinoties, arī tiekoties regulāri, kas iepriekš varbūt nav tā, kad Latvijas dabas fonds ar zemnieku saimi katru dienu sēž pie viena galda vai ne. Un līdz ar to mēs ļoti strauji esam progresējuši šajā projektā, un uz priekšu vēl ir sagaidāms, kas netika varbūt tā akcentēts, bet mums ir mācību materiāli sagatavoti, lai izglītotu lauksaimniekus, mežsaimniekus, akvakultūru darbiniekus un dažādus notekūdeņu apsaimniekotājus. Mums ir plānā pēc projekta noslēgumā jau konkrētas rekomendācijas gan kopējai lauksaimniecības politikai, gan notekūdeņu apsaimniekošanas jautājumos, dūņu apstrādes un izmantošanas politikās. Tā kā mums nav tikai tādi praktiski rezultāti, bet mēs arī tos iegūtos zināšanas un reālos monitoringa rezultātus izmantojam tālāk politikas pilnveidē. Un mums ir iepriekš bijis finansējums pieejams meliorācijas sistēmu atjaunošanai, vienlaikus arī ierīkojot vidē draudzīgos meliorācijas sistēmu elementus. Tas, diemžēl, bija iepriekšējā plānošanas periodā. Šajā plānošanas periodā tas nebija iespējams no Eiropas komisijas skatu punkta, jo, protams, kad Zemkopības ministrija mēģināja arī šajā, redzot to nenormālu atsaucību, kas bija tiešām no lauksaimniekiem, kur visas kārtas bija finansējumi iztērēti un apgūti, un tā interese bija lielāka nekā pieejamais finansējums. Tā kā uz priekšu mēs redzam, ka interese ir, tagad mums ir arī vairāk zināšanas, mēs vairāk popularizējam šo te dažādos aspektus, un ņemot to visu vērā, nākotnē izskatās gaišāka nekā pirms šī projekta. Lieliski! Tad turpinām projektu, turpinām novērot, katrs darīt savu darbu, un tiekamies atkal pie šāda diskusija galda, lai mēs mazliet savilktu plusus, mīnusus, kas izdarīts, kas vēl jāizdara, un lai lauksaimniecība var, tā teikt, veiksmīgi darīt savu darbiņu. Paldies! Paldies! Paldies.